Tātad pašreizējais brīdis, Zižļu pašs, tātad ir kaut kāda jauna ideja, jauns plāns, varbūt kāds saņems ziņu, bet es domāju, ka vairāk šis ir vairāk esi tu, kuram ir kaut kāds jauns mēģis, kaut kāda jauna ideja, kaut kāda jauna apņemšanās savā dzīvē kaut ko sākt darīt, mainīt, īstenot, un līdz ar to kavas apakšā ir monētu astotnieks. Tātad monētu astotnieks runā par monotonu darbu, par laika veltīšanu panākumiem, viņš cītīgi strādā, viņš ir fokusējies uz lietu veikšanu un izpildi, viņš saņem atzinību par savu darbu, un tu strādā ļoti pacietīgi, lēnām un gaidi, kad, nezinu, parādīsies kāda jauna iespēja vai nu darbā, darīt kaut ko vai nu savādāk, vai arī šī iespēja varētu būt saistībā ar to, ka tu esi pelnījis vai nu savu veidu atpūtu, lai sakrātu savus spēkus, vai arī vienkārši pelnījis atzinību sev ieguldīto darbu. Jo spēka kārts, tavs ieguldījums kādā konkrētā lietā noteikti parāda tavu izturību un spēju vienmēr pakļauties apstākļiem, pielāgoties apstākļiem. Tu vienmēr pielāgojies apstākļiem un noteikti meklē arī kaut kādas jaunas idejas vai atsveidzinājumus savā ikdienā. Un tāpēc varbūt tu esi apņēmies kaut ko jaunu tādu priekš tevis īstenot. Tavs izaicinājums ir zobenu sešnieks. Tātad, varbūt ir kaut kāda situācija, kaut kāda lieta saistībā ar šo darbu un savu šo spēku un apņēmību, ka izaicinājums doties uz priekšu, atstāt lieko un nevajadzīgo aiz muguras. Ir varbūt kaut kas, kas tev traucē, kas tev nav jāņem līdzi esošajā ceļā, esošajā virzienā, varbūt tev tiek piedāvāts darba piedāvājums ārzemēs, varbūt tu strādā attālināti, vai arī tev piedāvā labāku variantu kaut kur tālāk, citur. Varbūt tu pārēji uz kaut kādu jaunu ēku, varbūt tev ir mainās kaut kāda lokācija, bet šeit ir kaut kas saistīts ar to, ka tu esi ieguldījis sevi attiecīgajā vietā, un tad tavs izaicinājums ir tā kā apņemties, doties tālāk, doties augstākā pakāpē, pieteikties vēlamiem amatam, pieņemt kaut kādu izaicinājumu, teiksim tā, izaicināt sevi, varbūt iemācīties kaut ko jaunu. Pagātne, kas iespaido nākotni, ir Zižļu astotnieks. Es te iesāku par pārbraukšanu, par ceļošanu runāt. Zižļu astotnieks ir ātruma kārts. Šī kārts atbild par transportu gaisā, par lidošanu. Šī ir ūdens transporta kārts, jā. Tātad noteikti varētu būt tā, ka kaut kādam procesam, kaut kādai attīstībai ir pienācis tā kā gals. Ir kaut kas, pie kā tu strādāji, ko tu gribēji īstenot, tad tagad tu vari gūt savus šos rezultātus decembra mēnesī. Pagātne, kas attālinās, monētu karaliene, tas nozīmē to, ka tev jau ir stabilitāte, tev ir drošība, šīs kārtas jau pašas par sevi liecina par to, ka tu esi strādīgs, kad tu gūsti panākumus, tu gūsti atzinību, tu gūsti naudu, bet kaut kur bišķiņ ir tāds, kā varbūt ir mazliet apnicis darīt vienu to pašu. Varbūt ir, lai būtu šie stabilie ienākumi, bet still ir kaut kāda enerģija, kas liek
varbūt gribēt mainīt vai nu darbu, mainīt vai nu kaut kādu situāciju, mainīt vietu. Tava vēlēšanās, tavas vēlmes un cerības ir zižļu trīnieks, un zižļu trīnieks ir skats nākotnē. Viņš arī skatās pāri okeānam. Kas ir tas, ūdensvīri? Kas ir tas, ko tu vēlies? Kur tu gribi doties? Kur tu gribi doties? Varbūt kādam no jums ir vēlme braukt, strādāt uz citurieni, pelnīt kaut kādu naudu. Varbūt jūs strādājat un pelnat naudu jau kaut kur citur, un jūs decembrī domājat tā kā atbraukt uz šejieni. Un jūs izaicinājums ir braukt pa zemi, jūs izaicinājums ir braukt pa ūdeni, tāpēc kārtas saka, davai lidojiet. Lidojiet. Ļaujieties lidojumam, jo tava vēlēšanās ir spoža nākotne, tava vēlēšanās ir iegūt vēlamo darbu, tava vēlēšanās ir materiālā labklājība, tava vēlēšanās ir komforts, tava vēlēšanās ir ģimene, ja? Tava vēlēšanās ir šis spēks, tev gribās bišķiņ varbūt arī mazlietiņ kaut kādu savu veidu atbrīvošanos no darba, jā, lai atgūtu savu spēku, savu fizisko spēku. Varbūt tu ļoti daudz strādā un tev nav īsti daudz laika un darīt kaut kādas citas lietas, un tāpēc tavu vēlēšanās ir, davai, man ir kaut vai viens brīdis jāpaņem, lai vienkārši varētu uzgriezt visam muguru, aizbraukt kaut kur, paņemt atvaļinājumu, un lai neviens man neaiztiek, lai neviens man nezvan, es čiloju. Ļoti to nākotnē, es čiloju, jā, kausa trīnieks, sasniegumi, panākumi, svinēšana, būšana kopā ar draugiem, atzīmēt kādus svētkus. Noteikti ļoti tuvu nākotne, gandarījums par paveikto. I told you so, kaut kas ūdensvīriem nāk iekšā, ieguldītais darbs, viss, ko tu esi ielicis, ko tu esi centies, atmaksāsies, tiešām atmaksāsies. Jo tu tā kā domā, vai virzīties uz priekšu, vai darīt, vai sakot savam impulsam, mēģināt censties, vai nu strādāt no citas vietas, vai būt citā vietā. Nu, kaut kas te ir par attālumu. Kaut kāds attālums šeit ir saistīts. Reku ūdensvīra kārtas. Iekšējie faktori pozīcijā, kur atrodaties jūsu iekšējās sajūtas, ir jūsu kārtas, no forši, jūs esat vienkārši savā elementā. Jūs esat savā elementā. Zvaigznē. Sevis mīlestība, sevis cieņa, radošuma izpausme, pacietība, iejūtība, spēja gan palīdzēt sev, spēja palīdzēt citiem, radoši izpausties. Fantastiski! Fantastiski! Ārējie faktori, mēnesis, jā, kaut kāda neskaidrība, kaut kādas bailes, kaut kāda neziņa. Nav pārliecības. Ir mērķis, ir sapnis, ir vēlme, bet nav pārliecības. Ir bailes, baila neziņa, kas sagaida otrā pusē. Kas būs, ja es pārvākšos? Kas būs, ja es mainīšu darbu? Jā? Ļoti. Jo es taču esmu ieguldījis savu laiku šeit, šajā visā. Man ir spēks, man ir autoritāte, man ir sava veida vara, jā? Uz mani skatās, no ko es tagad visu pametīšu. Bailes, ziržļu sešanieks, uzvara, atzinums, panākumi. Un gala rezultāts monētu, kausu piecinieks. Šeit būs vajadzīgs paskaidrojušās kārtis, bet šeit jau sākas mazliet juceklis. Ļoti tuvā nākotnē, kausu trīnieks. Svīnām, esam priecīgi, pozitīvi, viss baigi labi. Gala rezultāts, kausu trīnieks. Pārāk neaizraujies ar uzdzīvi, pārāk neaizraujies ar labu laiku pavadīšanu.
Un par to ceļošanu arī labi apdomā, jo gala rezultātā šie 3 kausi, kas bija kādreiz pacelti, viņi ir izlījuši. Nu, un šeit izskatās, ka tu vari pārlieku ātri priecāties par kaut ko. Jo tur jau tā lieta, ka tava vēlēšanās ir doties tālāk, doties uz priekšu, īstenot savus sapņus, piepildīt savus mērķus. Bet tavas bailes ir to, ka varbūt tad, kad tu iegūst šo atzinību, ka tu iegūst šo slavu, ka būs cilvēki, kuri priecāsies kopā ar tevi, bet kaut kādā veidā tas nedod tev nekādu labumu. Jo ārējie faktori mēnesis, kaut kas ir apslēpts no tevis. Kāds varbūt izmanto tavu dāsnumu. Varbūt kāds no ģimenes. Vai kāds draugs noteikti. Noteikti ir kaut kāda kompānija vai kaut kādas personas, no kurām ir jāiet projām, tāpēc arī šis izaicinājums. Ir kaut kādas personas, kurām ir vienā brīdī jautri, vienā brīdī ir forši, bet kādu labumu viņas tev nes? Jo zvaigzne un mēnesis, viņas ir nakts kārtas, iekšē un ārējie faktori. Ja? Varbūt tu dzīvo no dienas līdz naktī, varbūt tev pietrūkst miegs, varbūt tu ļoti daudz strādā, varbūt tu ļoti daudz ieguldi laiku kaut kur, tev trūkst varbūt šī brīvība, šī tiešām dzīves baudīšana, bet tas ir atkarīgs no tā, kā tu esi izdomājis šo dzīvi baudīt. Ja, ja tu tiešām ej tikai uz to nakts uzdzīvi un saproti to, ka tu savu laiku izšķied, un tāpatās beigās izrādās, ka tomēr tas man neapmierina, es tomēr neesmu laimīgs. Ja. Ja izvēlās kompāniju, kurā būt ar kādiem cilvēkiem, atrasties kopā. Un nav jābaidās par to, ka tu iegūsi kaut ko, ka būs panākumi, jo viņi tāpatās agrāk vai vēlāk pie tevis atnāks. Kā? Būs panākumi, būs. Bet kas būs tie cilvēki, ar kuriem tu šērosi savus labumus? Kāpēc? Kā tā var būt? Kā tā var būt? Divas vienādas kavas. Un izlic tieši tā kārta, kas ir gala iznākumā. Tu virzies uz priekšu, tu strādā, tev ir nauda, tev ir komforts, tev ir tiešām stabilitāte, tev ir drošība, bet tev nav pareizie cilvēki apkārt. Es uzreiz tev nav pareizie cilvēki apkārt. Galīgi nē. Kausu piecinieks. Gala iznākums. Kā tā var būt? Kā tā var būt? Tās pašas kārtas, atkal, kas ir centrā, grib lekt laukā, paskaidrojot. Ir cilvēki, kuriem tu uzticies, kurus tu tiešām ļoti cieni, no sirds mīli. Laimes rats, zobenu divnieks. Kas tas ir? Cilvēki, kuriem tu uzticies, kurus tu mīli.
Bet tas strats nav tikai veiksme, pagātne. Kausa piecinieks nožēla, jā, mēs skatāmies uz izlietajiem kausiem, mēs esam sarūktināti, mēs esam neapmierināti, mēs nespējam saskatīt labo, bet šeit kāds tieši aicina, jā, ka mums jāapskatās uz šiem diviem kausiem, kas mums atrodas aizmugurē, ka mums tomēr nav viss tik slikti, kā liekas. Un tieši tā, braukt projām, atstāt visas nevajadzīgās lietas aiz muguras. Jo jaunas iespējas, jaunas ziņas, informācija, kaut kas labs tev tiks piedāvāts. Un šie cilvēki viņi kavē tevi no tavas laimes, no taviem panākumiem, kurus tu gribi, kurus tu vari iegūt. Jo laimes rats nes veiksmi, bet zobenu divnieks ir iekšējās šīs domstarpības un grūtības pieņemt šo lēmumu. Un kāpēc šis lēmums ir jāpieņem? Tāpēc, kad ir grūti atteikties no cilvēkiem, kuri varbūt sirsniņai liekas kritīgi tuvi un liekas viņi baigi forši, jā, jo viņš taču nav slikts cilvēks. Bet reizēm nākas atteikties no tiem cilvēkiem, ar kuriem tu saproti, ka viņi tavā turpmākajā dzīves ceļā var būt tikai draugi, tikai paziņas. Zižļu paši. Varbūt tas ir kaut kāds cits cilvēks, kas nāk iekšā, kas uzdodās par draugu ar slēptiem nodomiem. Esat uzmanīgi no jauniem cilvēkiem. Esat uzmanīgi no jauniem cilvēkiem. Kas tā saka? Bet nē, tātad rezumē par šo lasījumu. Tad pagātnē mēs esam drošībā, uz stabiliem panākumiem. Mēs rīkojamies, lai mēs... Varbūt tev ir tiešām bailes, ka tevi atpazīst. Varbūt tev ir bailes būt uzmanības centrā. Varbūt tu neesi pieredzis, kā tavus panākumus slavē. Ja? Un līdz ar to tavs šis mērķis, tavs šis sapnis, ko tu esi vēlējies, viņš beidzot sāk īstenoties, it kā tiešām viss ievirzītos pareizajās sliedēs. Un tev ir jāgūst motivācija, lai varētu doties uz priekšu un rīkoties savu šo impulsu vadīts, ņemt šo motivāciju un izlikt ārā savos darbos. Nebaidīties, uzticēties, paļauties, klausīties savā iekšējā balsī, intuīcija noteikti. Mēģina tev palīdzēt strādāt, un tu esi savā spēkā, un ja arī kaut kas tev ir neskaidrs, es ticu tam, ka patiesībā tu ļoti labi visu saproti. Mums tikai bija tā izvēle. Un beigās panākumi, kurus tu iegūsi, bet beigās izrādīsies, ka tas nav tas, ko tu vēlējies. Nāksies varbūt vilties cilvēkos. Es to jūtu. Es neesmu vainīgs. Ka kāds tāds augstākie spēki gribēja jums pateikt. Es jums nodevu. Labi, paldies! Turaties, lai jums ir jauks atlikušais decembra mēnesis. Priecājieties, baudiet dzīvi, pozitīvas emocijas un sargiet sevi, sargiet savus līdzekļus un esiet uzmanīgi.